Labdien, mani sauc Dainis Liepiņš, un es šodien aicināju ciemos pie sevi Juri Pošeiku, kurš vairāk kā 2 mēnešus atpakaļ izprovocēja mani uz tādu pasākumu, kā atbildes tiešraidē uz jautājumiem, kas notiek novadā, ko tad jūs ritīgi darat, un kādi ir plāni un kāda ir nākotne. Un šos 2 mēnešus mēs, Juri, esam ar tevim bijuši pie daudziem gudriem cilvēkiem, uzdevuši viņiem jautājumus, tā teikt, paši iepazinušies, kaut ko mācījušies un redzējuši jaunu. Bet šobrīd man ir jautājums pie tevis. Ja tev būs tā iespēja, kas ir tas galvenais, uz ko tu koncentrētos kā cilvēks ar savu pieredzi dzīvē un profesionālā vidē? Jā, zini, Daini, man gan runājot ar šiem cilvēkiem šomēnešu laikā, gan arī ar tevi, ko tu sākumā stāst, un arī par lietām varbūt arī, kas nav nevienā no video, tad man arī, teiksim, tas, kas ir mans specializācija, kas ir lielo privāto projektu virzīšana, man izkristalizējās tas, ka bieži vien tādi lieli un netik lieli varbūt projekti bieži vien nonāk varbūt strupceļā vai izšķērdībā no tā, ka es redzu, ka nav tas profesionālitātes un pieredzes trūkums. Un arī, teiksim, es redzu, kā projektiem skatās privātais investors un kā to dara varbūt pašvaldībā. Tāpēc mans pienesums varētu būt tieši tās profesionālitātes celšana pašvaldības pārvaldībā. Principā tieši uz tādu investīciju aprēķināšanu, lietderības koeficientu rēķināšanu un tādām lietām, jo es tev piekrītu, Juri, ka šobrīd katru dienu gandrīz mēs saskaramies ar kādu no diskusijām par to, kur kaut kas liels un it kā skaists ir iecerēts, un, teiksim, tie plāni bijuši tiešām, lai sabiedrība iegūtu kaut ko labis, vai izremontētu, vai uzbūvētu, bet regulāri mēs saskaramies, ka tas gala rezultāts patiesībā neskatoties to, ka tās finanšu līdzekļi tiek, teiksim, tā, citreiz pat vairāk iztērēt nekā privātajā, teiksim, sektorā, ka tas gala rezultāts, diemžēl, nav tik kvalitīvs, kā mēs būtu gaidījuši. Jā, bet šis noteikti, es gribu cerēt, es ceru, ka tu būsi un ka tavu kompetenci tur tiešām ļoti noderētu, un tas būtu ļoti vērtīgi, ka kāds arī no deputātiem spētu dot tādas redzējumu, vadlīnijas un palīdzēt arī tiem administrācijas cilvēkiem virzīties uz labāku rezultātu. Jā. Domāju, kaut vai viens piemērs ir, cik daudz vienu veidu projektu tiek realizēti daudzās vietās, un bieži vien sakāp uz vienu vai dažādiem grābekļiem, tad vienīgs princips būtu kaut vai to, teiksim, mācīties no pieredzes, kā ir citur, un nekāpt tiem pašiem grābekļiem dažādās vietās. Jā, kaut vai pieņemsim šis pats lēmums, vai mums ir jābūvē pie katras skolas jauna projekta sporta zāle, vai mēs izvēlamies kādu, teiksim, vienotu jau kompleksu, ko mēs pie katras skolas tad arī turpinām katreiz netaisot jaunu projektēšanu, jaunas kaut kādas idejas, vienkārši mums ir skaidrs plāns, kāpēc mēs tieši tādu sporta zāli būvējam pie skolām. Jā, nedaudz pielāgojam. Jā. Bet kas varbūt ir tagad, tu arī tagad esi daudz redzējis, kas ir no tavas puses tādas, teiksim, prioritātes, uz ko virzīties pēc vēlēšanām? Jā, mēs tiem esam runājuši par tādām kaut kādām ļoti detalizētām lietām, vai ne, bet, protams, man arī ir uzdevuši jautājums, teiksim, tāds vairāk strateģiski, taktiski, lai es definējot, kas būs tieši tās galvenās prioritātes tādas nevis konkrētā objektā, bet vispār kopumā, tad mēs to esam runājuši arī ar kolēģiem, un šobrīd arī runājot ar tiem iedzīvotājiem, daudz mums tikšanās ir bijušas, un es redzu viens no pirmkārt, tas ir plānošana, tātad izplānot katra pagasta attīstības plānu un sarindot, zinām, mērā komunikācijā ar iedzīvotājiem, ar iedzīvotāju padomēm, ar komunām, sarindot pēc prioritātiem šos darāmos darbus. Tas saraksts var būt pietiekoši garš, bet ir jāsaprot, no kura gala, kam ķerties tiešām klāt, tas, ko cilvēki saka, ka mums šobrīd tas ir visaktuālākais vajadzīgs, jo lielāko daļu, teiksim, administrācijas kabinetos ir citi redzējumi, kas ir prioritārs un kas ir aktuāls. Tas ir viens. Noteikti mazināt birokrātismu, normatīvas tādas prasības no administrācijas puses vispār, skatīties, cik vien ir iespējams mazināt šo te papīra būšanu, ja, jo daudzas lietas mums šobrīd tik samezglotas, tik sarežģītas, ja, ka mēs jau paši, man tā liekas, jau arī tie, kam ir jāuzraug, paši pinās viņās. Tā ir lieta būtiska. Noteikti skolu tīkla ne tikai saglabāšana, pa ko ir runa, skolu tīkla attīstība, un tā attīstība ir šīs te piebūves, sporta zāles un citi infrastruktūra, kas ir jānodrošina, lai tā skola tad tiešām arī varētu piedāvāt to visu, kas mūsdienām ir atbilstoši prasībām, gan telpu lielums, gan tā sporta zāles esamība, muzikas klases esamība un tam līdzīgi. Tas ir noteikti
tad noteikti šī komunikācija starp sabiedrību. Lai nav tā, ka tikai tā, ka nāk vēlēšanas, tad mēs visi esam ļoti aktīvi un ejam uz sarunu ar iedzīvotāju padomēm un komunām. Es noteikti iestāšos par to, lai tiktu atjaunots tas, kas mums notika kādreiz gan Ozolnieku novadā, gan arī bija kāds pāris gadus notika arī Jelgavas novadā apvienotajā, kad šī vismaz reiz gadā tikšanās ar iedzīvotājiem katrā pagastā, un kur koncentrēt mēs atbildam un uzklausam iedzīvotājus vairāk, atbildam, ja varam atbildēt tiem jautājumiem, bet viennozīmīgi klausamies, kas ir tas, kas notiek, vai lietas iet uz labo pusi, vai tomēr ir lietas, kuras ir steidzam nepieciešams labot. Ja? Arī es teiktu tā, ka no tādām finansu lietām es gribētu, ka mēs tiecamies tomēr, ka pašvaldības administrācijas izmaksas nepārsniedz 5% no kopējām izmaksām. Tas ir, kāpēc, man varbūt jautājums, kāpēc 5%, jo līdz šim ir bijis tāds, kad savulaik arī, kad Ozolnieki bija šo 5% robežās, tad mēs skaitījāmies tajā brīdī kaut kādai nemaldos 4., 5. vietā starp visām pašvaldībām, kā vis tāds taupīgāk un ekonomiskāk dzīvojošās pašvaldības. Es ticu, ka arī Jelgavas novads to var panākt, un tur nav vajadzīgs kaut kādas mega lietas, teiksim, ja tur vienkārši tas ir jāuzstāda kā plāns un pie tā ir jānonāk. Tā kā kopumā tas būtu tāds, es saku, sarunas, dialogs, plānojums un prioritāte ir tiem bērniem jauniešiem. Tā bērnu jauniešu prioritāte. Tas, kad ja mēs lemjam par kaut kādiem projektiem, tad mēs primāri skatāmies, vai tiem bērniem jauniešiem ir tās sportošanas, dejošanas, dziedāšanas iespējas, vai kaut kādas brīvā laika pavadīšanas iespējas, vai viņiem primāri ir nodrošināts. Ja? Skaidrs, ka viņus vajag visiem maksimāli, bet ja mums ir tas naudas maciņš tik biezs, cik viņš ir, tad tā ir zināmā mērā tā prioritāte. Ja reiz mēs runājam gan par ģimeņu lielumu, gan par to, ka, lai ģimenes gribētu nākt uz mūsu nomadu un tie bērni dzimtu, tad šis ir viennozīmīgi jābūt kā viena no galvenajām prioritātēm. Un viena lieta, ko es gribētu, lai gan tu, gan varbūt es apņemamies, ir, ka arī pēc vēlēšanām, teiksim, šādus te apskatus, teiksim, vismaz reizi mēnesī, tomēr arī sniegt cilvēkiem, jo, manuprāt, tik daudz, kas notiek tur aizkulisēs un tik daudz, kam trūkst varbūt skaidrojumu, ka tas būtu ļoti liederīgi arī citiem. Juri, ar šo vispār nav problēma, tieši tā, mēs uzsākot šo, patieši godīgi, man nebija tāds pieredze šāda veida publiskā komunikācijā ar sabiedrību, un līdz ar to, es nevis tāpēc, ka negribētu, vienkārši tāpēc, ka nezināju, bet redzot to, ka, ja nemaldos, ka šobrīd mūs ir noskatījušies vairāk kā jau 50,000, teiksim, tie skati, tas nozīmē pat vēl vairāk, tas nozīmē pie 100,000 jau. Tātad, ja cilvēki, protams, tie nav 100,000 cilvēki, jo skatījumi viens cilvēks skatījies vairāk kārt, bet jebkurā gadījumā pie novada apmēram 32,000 iedzīvot, ieskaitot mazos bērnus, tad, ja ir šāds, teiksim tā, interese par to procesu, jo tu viņu pastāsti, tad es piekrītu, ja man vēlētājs dos tās pilnvaras vispār būt ievēlētam nākošajā un pārstāvēt pašvaldību, tad jebkur neatkarīgi no tās pozīcijas vai opozīcijas, vienalga no kā, es esmu gatavs reiz mēnesī kopā cerams ar tevi, ka mēs varētu tiešām iet cauri tam svarīgākiem, zinām mērā arī sekot līdz dotiem solījumiem un izpildītajiem darbiem. Jā, tad lai mums izdodas. Lai mums izdodas un uzveidīsim zemenī. Jā.